dodamies uz Romeo un Džuljetas stāsta varones Džuljetas namu. Biļetes ir jāpērk. Nu, lūk, kur ir tas Džuljetas slavenais balkoniņš. Tāda nabadzīte viņa nav bijusi. Nemaz izskatās, ka ir bagāta. Viens pārīts parādās. Lūk, kur ir Romeo Džuljetas laukumiņš. Lai tiktu iekšā šī balkoniņai, ir jāpērk biļete, bet mēs nolēmām iekšā neiet. Šeit tā kā Džuljetas statuja, cilvēku apkārt ir kā bies, un tie vīrieši, kas fotografēs, grib pie Džuljetas pupa pieķert. Un šeit tas ir tā redzams ļoti labi. Meitenes to nedarīs. Vēl viens, nu labi. Itāļu vīrieši ir asinīm karstām. Tā runā, ka tā Džuljeta vispār ir izdomāta. Viņai ir bijis tikai 16 gadi, bet šeit, nu, tā skulptūra izskatās uz 30 gadu.